Nu čo, draugi, sen nav bijuši... Labdiena visiem mūsu Audi kanāla sekotājiem, un šodien ir pienākusi kārta pasīties, kas ir labs Face-IT, SSLV saistībā ar mūsu lētajām mašīnām. Sāksim atkal galu no zemākā punkta, tātad 1000 līdz 3000 eiro. Pasīsimies, kas tur labs darās, vai tiešām var kaut ko īstumā labu atrast. Ja var, baigi labi, ja nevar, baigi slikti, bet jau uzreiz jāsaka, ka nekas labs tur pa 3000 baigi nevar būt, diemžēl. Bet pirms tam es atgādināšu par mūsu mājaslapu tirgus.audilatvija.lv. Mēs turpinam mēģināt šo vietu uzlabot, un šobrīd jau ir pieejams arī tirdziņa tirgus. Ir pievienota riepas un tirgus gan atsevišķi kā riepas un diskus, gan kopā pārdodot diskus ar riepām. Tā kā tirgus.audilatvija.lv pamēģinam tur kaut ko ielikt, jo ja jūs tur neko neliksiet, tā mājaslapa nebūs aktuālāka. Principā es šeit neko baigi īstenībā nevaru izdarīt, jo es pats nevaru sludinājumus ielikt. Un ja tur nav sludinājumi, cilvēks turien neiet, tad viņiem nav interesanti meklēt tur mašīnas, ja tur nav mašīnas, ko meklēt. Tāpēc, draugi, ja jūs tur kaut ko pārdodat, ja jūs pārdodat diskus, riepas, automašīnu, ieliekam iekšā. Okay? Tā jūs palīdzēsiet šai lapai kļūt populārākai, un viņu arvien vairāk cilvēki tā kā varētu izmantot un iegādāties lietas. Attiecīgi jūs varētu tās lietas pārdot, ja tā to varētu teikt. Varbūt jāpievieno sadaļa par to, ka tu pērc kaut ko, ne tikai pārdod. Varbūt arī, un paralēli vēl strādājam pie rezerves daļām. Tā kā rezerves daļas ainiņa mums arī turpat kaut kur ir blakus, jau parādīts, ka drīzumā būs, bet riepas mums ir, un automašīnu tirgus mums arī ir. Protams, tur ir visādas niansītes, kas būtu jāuzlabo un jāuzsēs savādāk, bet pie tā mēs lēnu garu strādājam. Tā kā tā, lūdzu, saņemamies un mēģinam. Nesen mums bija piekdien mītiņš pie IKEA, nosalām bija augsts, bet bija forši papļāpāt daudz jaunu sējas īstumā, arvien vairāk tādu cilvēku, kurus nekad neesmu redzējis. Un tas, manuprāt, ir diezgan labi. Bet sākot vēl par šo visu procesu, atceramies, ka mums ir kupons aktīvs Audi Funds AutoDNA kodiņš. Ja jūs meklējat mašīnu un vēlaties uzzināt kaut ko par to mašīnu vairāk, iegādājamies 20% atlaide jūsu pusē saistībā ar šo kuponu izmantošanu. Tā kā links, ar kuru jāiet, un kuponu kods arī būs pievienots video aprakstā. Kāpēc tas ir būtiski? Jo, manuprāt, pērkot mašīnu jebkādā ciparā, es nezinu, par tiem pašiem 1000-3000 eiro, pastīties kaut kādu informāciju par mašīnu būtu diezgan liederīgi, manuprāt. Nebūtu tā, ka tā nauda ir izmesta vējā. Protams, mēs atnākam atpakaļ pie tā paša, ka ne visām mašīnām ir normāli pilns visā informācijā ar vēsturi. Tā kā tā ir neliela laimes spēle, bet labāk pērkot mašīnu ir iztērēt 20 eiro un saprast, kas ir, kas nav. Pat ja tur ir tukšs, tāpat tu vismaz būsi mēģinājis un kaut kādu solīti izdarījis. Tā kā tas. Vēl viena lieta, pirms mēs sākam pētīt, kas darās ar šiem 1000 līdz 3000 eiro cenu kategoriju. Ņemot vērā, ka esmu atrast divas mašīnas, kas ir tītas, un man nav jēga taisīt par divām mašīnām atsevišķu tā kā video par šisteņiem un šķilteņiem, tad mēs ātri uzmetīsim acis šīm divām mašīnām, ko tad tur es esmu atradis un kādas tās ir. Tātad sāksim uzreiz, ka mums ir Audi Allroads. Ļoti man Allroad patīk, labi parastie krēsli, gan elektriskie krēsli, tas ir forši, panorāmas lūka, 3-zonu klimata kontrole, diezgan tāda jēdzīga mašīna, Distronics arī, kas ir forši, stūri izstāsta diezgan īstenībā solīda, es gribētu teikt, ka viņi varētu būt pāršūta, bet varbūt arī nav, kas to lai zina, bet globāli, jā, tās tīri, paņem no krēsla apsilde. Viņam nav krēslu apsilde! Šausmas. Jā, nav krēsla apsilde. Ai. Bet, te var Allroadam skatīties, jā, cik ir sasvēries. Interesanti.
Ok, labi, bet par to nav stāsts. Reku 200,000 nobraukums. Bet mums ir biturbo 200,000, 64,000 cietā daļiņas, tātad DPF viņam jau kaut kas ir. Bet atveram šeit. Un mums ir 490,000 23. gadā. 23. Šobrīd ir 26. Gandrīz pirms 3 gadiem, pirms 2 gadiem, 10 mēnešiem, mums bija 494,000 nobraukums. Ej tu nost. Tātad 300,000 ir notīti, ja mēs skatāmies uz šo. 300,000 notīti stabili. Stabili notīti 300,000, bet tas bija skatoties no 2 gadu un 10 mēnešu perspektīvas. Tātad no šī brīža, kad ir gandrīz 500,000, tā mašīna ir vēl nobraukusi. Tātad, es nezinu, piemetīsim klāt vēl kādus 50,000, varbūt pat visus 100,000 3 gados, atkarīgs, kur tā mašīna iepriekš bijusi. Tātad mums varētu būt, ka pat notīti ir veseli kaut kādi 400,000. Vienkārši. Man šķiet, ka šis ir rekordists. Šis ir sasodīti rekordists. Vienkārši vāks. Šausmas. Jāieliek Faceitī, laikam, šis kosmos. Ok, nākamā mašīna arī Alrodiņš. Nekas, manuprāt, tāds baigs nav. Foršākie krēsli, manuālie krēsli, gribētu teikt tādā švakākā komplektācijā. Gan krēsli apsildi ir, bet parastā veļas mašīnas šitie visi devēji 268,000. Un šeit 23. gadā, precīzi pirms 3 gadiem aptuveni, bija 265, un te ir 268. Stipri apšaubāma teorija, ka mašīna pat 3 gadiem būs nobraukusi 3,000, vai ne? Tātad visticamāk, ka šeit tā mašīna ir tīta. Jo, skatāmies pat 3 gadiem, ja mēs skatāmies perspektīvām no 2020. līdz 2023. gadam, pat mazāk 2,5 gadiem mašīna nobrauca 90,000. Tātad, es pieļauju, ka šī mašīna ir tīta. Man nav tādas, nevaru ar cipariem jums pierādīt, bet tas tikai loģiski. Ja šeit mums strādā 268,000, tad šeit ir 265, un tas bija 3 gadus atpakaļ. Tad šī mašīna ir tīta. Cik daudz, nezinu, grūti minēt, bet tītenis tas ir. Šausmas. Bet par šito 400, vienkārši vāks. Te ir rakstīts, ka ordināli veiktu dzīvnieku nomainīt ķēdi. Man šķiet, ka pie šāda nobraukuma ķēde ir jābūt jau 2 reiz mainītai. Jā, te nav rakstīts, ka ordināls nobraukums tam līdzīgi. 1 gads garantiju. Kā garantiju var iedot tādam nobraukuma mašīnai? Nav teikts, ka ordināls. Iedomājies, pat 20,000 tu nopērc mašīnu ar 400,000 nobraukumu. Tītu. Ak, mans dievs. Jā, te ir ķēde mainīta, bet bļā. Šausmas. Au, sāpīgi, vāks. Jā. Šo es ielikšu Faceitī vēl pirms šis video iznāks ārā. Jā, jo es negribu palaist garām to, kad vēl reels jāuztais. Tā kā daudz ko darīt un jāapmēģina ātri. Kamēr mašīna nav pārdota, jūs saprotat to domu, un kā es ielikšu Faceitī šo sludinājumu, viņu sāks bombīt cilvēki no sociālajiem tīkliem, un viņš šo sludinājumu izņems ārā, tāpēc jā. Ok, 3,000 eiro maksimālā cena. Mums ir, cik mums ir sasodīt? Mēs neiziesim visiem cauri 16 lapām, mēs neiziesim. Pastīsimies dārgākos, bez mazai vai kaut kas iedzīgs. A6. Draugi, ak, Dievs.
nomatējušies lukturi, nu izskatās briesmīgs. Šaut, ka aizmugurē nestrādā. Nopietni vēl uzraksta, kam tā mašīna pieder, tā kā pasieliek, nopietni? Valērija, nedari tā. Tas nav gudri. В хорошее состояние, конечно. O19. Šis ir tāds glīts. Izstās ļoti labs. Bet izstās ļoti labs. Klausoties. VDO dīzeļiem nekad nav nākuši, tad VDO tie ir ielikt iekšā. Bet jaunā tipa šifkas. Panelim šitie gredzentiņi uzlikti. Es jums gribētu teikt, viņam ir klima? Nav klima, žēl. Kā šī, redzat augšā šo daļu? Šis ir temperatūras sensors salonā, man šķiet. Bet tas bija viens no temperatūras sensoriem. Viens, manuprāt, bija augšā pie lūkas. Bet es neatceros, ka šis ir temperatūras sensors salonam, un viņš ir domāts priekš komplektācijas, kam ir kondicionieris. Šeit kondicioniera nav, tātad var redzēt, ka šis ir ielikts iekšā. Šis tātad viss ir ielikts iekšā. Es ar tādas tumbas gribu ielikt iekšā, un stūri, protams, arī. Kač ir kādam projektu mašīna bijusi, bet ļoti glīta. Kas tie pa krēsliem? Nu, kod A3. Čalis te ir strādājis pie šīs mašīnas. Wow! Šis ir labs. Motori pagabdās runas sarunas pēc pilsētas jaunā tipas salons, sporta krēsliem, sporta stūri, Latvijas Odisona. Ilgtāli diski jāpaliek roku pie. Ārējā izskata ļoti labi mašīnu projektam, ekonomiski. Nē, īstenībā šī mašīna, kaut kādām fanātam, protams, bet afigena, nosēdināt vēl to viņš nav pieminējis. Jā. Kā tie krēsli ir? Nevar būt, ka no kāda B6. B6 nav tādi. Atgan var kaut A3. Kāds zina, bet izstāst labi. Es šādus krēslus beškā nebiju redzējis. Ja kāds zina, pastāst. Tā kā šis ir īstenībā, lai viņš nav kā ikdienas mašīna, kā neliels projektiņš, bet labi. Šis izskatās vizuāli glītā, ko es tagad atvēru. Vizuāli glītāks C6, bet, tur būs auzas pa 3000 C6. Vienkārši. Pēc numurzīmes jau var redzēt, ka šī mašīna ir kosmiski sen Latvijā, un puņa krovka stoит на 300. Viņa krovka. Jā. Te C6 principā. C6, reku kabrits. Vasaras mašīna. Viņam tiešām aizburēja tik maz vietas. Šausmās. 3 benzīnieks nav labākais dzinējs. Bet te visi C6. Šausmas. Jums nevajag C6 pa 3000. Nevajag. Tur būs tāda bēdu ieleja 2.7. Manuāls, priekšpiedziņa, vai ne? A3, 2. To veco motoru, kam bija šitā te eļas sūknim, tā seškantīte dila aprāvās, un tad noklājās viss dzinējs. Un vēl multitroniks, multitroniks. A2, 1.4. Šī tā mašīna ir kaut kādam, nezinu kam, bet ļoti interesanti. Varētu viņai ielikt kaut kādu V8. Facelifta modela OA8 pa 3000. Pasies, cik dzidri lukturi priekšā.
Diezgan svaigi izstās lukturi. Vismaz stikliņš. No Lietuvas. Paļubomu nav ordināls nobraukums. Startraķēdi nedrab kopumā labā stāvoklī. Saulsargs lūk. Pasies mazāk pa 3 pakām un var paņemt. B8. Jau nāk iekšā B8 zem 3 pakām. Šausmas. 560 nobraukums. Vismaz izstāsts ordināli. Tie visi C6 šajā cenu kategorijā. Edmugurē krēsla apsilda. Nice. Tie visi C6 šajā cenu kategorijā, manuprāt, ir... reku! C5 1.9 kvatra. Reku! Ņemiet mašīnu. Jaunā tipa stūru uzlikt. Ņemat cešku. C5. Tā kā pieliekam bišķiņu rociņu. 1.9 neiznīstamais motors, quattro. Jā, apakšē dzīva. Nekāda vaina. O2.0 TFSI. Ar šo varētu būt interesanti braukāties īstenībā. Tas 2.0 TFSI, cik viņam bija tie kilovati, reku pat Stage 1 uzliktā Vācijā, turbo performance, pasties. 240 zirgi. Manuāli. Būtu vēl quattro. Būtu pavisam savādāk, bet tāda maza raķetīta. Labi, tur sarkanais displejs te, sarkanais displejs tur, bet varētu būt interesants aparāts. Rekuba atkal B5 un quatra arī. Viņam, ok. Kurš uzlika quattro uzrakstu ēdmugurēs bagžnieku vāku? Kurš? Kāpēc? Viņam elektriskie krēsli nopietni? Wow, B5 ar elektriskiem krēsliem. Retums. Jā. Reku vēl viens cīkniņš maksā. 2.800. Normāli tādi nemaksās lētāk. Tā kā vēl viens variants. 2.5 V6. Paldies, draugi. Audi 90. Patīk tiem 90-niekiem tā pilnā blenda. Un viņam kondicionieris ir, vai? Nope. Tas tīri jauks aparāts. 2.3 gan vajadzēs pačakrēties, bet varētu būt interesanti. Nulēku B7 beidzot trīnīti, 101 kW. Viņam tikai deg viena gaisma? Gabarīts. Pat salonu neparādīja. Nē, salons reku. Nevajag jums tādu. Pasies, kā te Elles ugunīs deg, tas te pagrieziena, bet gaismas slēdz. Jā. Tāks, kas mums te vēl tāds interesants ir? Ceška kvatra. Šausmas. Kāpēc visi to cešku tā viņu kastrē? Vienkārši šausmas. Žēl. Jā. Reku. Zils. Nesaka viņam automāts. Manuālis. 425 nobraukums. Nekāda vaina īstenībā. Viņam bija divīca, ne? Tur bišķiņ tāds varbūt patīkamāks brīdis, ja tur tā atkal tā eļas sūkņu seškante noklājās. Tāds padzīvojis izskatās. Labāk sarkanais tā jau. Kas mums te tāds vēl interesants? Pārdod normālu auto. Automāts manuālis. Drausmas.
Drausmas. Kā lai atlasa no šīm 11 lapām kaut ko? Kurš liek šitādus diskus? Viņi taču pretīgi. Viņi reāli pretīgi diski. 2,5 vēl automācijā. Jā, un priekšpiedziņā. Un A8. Neko labāk jums dzīvē nevajag. Jā, 3-8 turbo. Agrāk bija, vēl automāts labi, šo mēs izlažam. Alrods, nē, teteškā. Kādam patika mūzika. Nabaga, tā jau maz bagžnieks un vēl tur subīts pa visu. Es skatos pēc bildēm. Draugi, ja jūs pārdodat mašīnu, uztaisat glītu bildi. Reku, piemēram, šis ir perekups, paļubomu, te viņam kaut kas bumperī jau nav kārtībā, kāpēc tur tādi caurumi. Izstāst pēc distroniks, ka viņam ir 4,2. Ir perekupi, kas šajā zonā man pie darba fočējās. Tā jau izskatās Jesus Christ. Pat nav centies satīrīt visus krēslus un visu pārējo. Izstāst ļoti sūdīgi. 2,7 priekšpiedziņa manuālis. Bet, labi, 2,7 priekšpiedziņa vēl tie jāmaina. Nē. 1,8 turbo quattro projekts, kāds pārdod savu projektu. Un pasies kāda glīta apakša. Katrā problēma nav, motors iet labi, turbo pūšpīt būvē priekš savu gadu labā stāvoklī, cinkotā. Reku saldu. Nezinu, kā tas projekts ir būvēs, bet varbūt iet labi. Tāda interesanta mašīna. Ceļš kā šī jau izstāst tāda dzīvīgāka. Vecais automāts, cik viņam ātrumi ir? 4 kaut kādi, jā? Pilnais panelis. Skaisti. Nebūtu automāts. Manuprāt, visas, kas ir C4, tur B4, tiek to spēr kā projekta auto un kaut ko tam līdzīgi. S-lainā, Rūsiņš, nē. Jēkabpilī šodien. Ko tu pārdod Jēkabpilī šodien? 1,9. Jauns A3 ar 1,9 motoru. Tātad nebūs tā eļas sukņas seškantes problēma. Kaut kāds dīvains ātruma pārslēdzējs, manuprāt, izstās. Varbūt arī nē. Bet, es skatos C6, 1,8 turbo benzīns gāze. Bet facelifts. Un elektriskie krēsli. Wow, un šie jau ir īpašie, tie, ko S3 krēsli skaitās, manuprāt, vai kaut kas tam līdzīgs. Reku 2.0 TFSI. Lūdzu, pasaka quattro. Paņemam reku šādu motoru defektu. Iemetam iekšā 1.9 dīzeli. Es smējos par 1.9 dīzeli, iemetam citu 2.0 TFSI motoru. Vienkārši, ok, salons. Ja motors būtu dzīves, tad būtu afigenā mašīna. Vēl viens sarkans, vecais, labais. 1.9. Man šķiet, ka šie, vismaz, kad tu mobilā skaties šādus B5 veco klasiku, tad viņi maksā kosmosu. Un es nesaprotu, Bauska no Lietuvas atzīta vecā klasika. Šitas vēl joprojām pārdodās šausmas. Pasies uz šiem te. Cik smieklīgi izskatās. Jā, šausmas. Viņu noplēžat tās Red Bull uzlīmes, varbūt tad labāk pārdosies. Viņi tiešām tik augstu no rūpnīcas? Pasties, vienkārši. What the fuck? Tā kā var offroadā braukt normāli, ja viņam vēl būtu quattro. Jā.
Teteškā. Es skatos pēc bildēm, vai ir kaut kas reāli acīm piesaistošs. Nu, reku, kāds ir restīti pārlīmēs, kāds ir supportus krāsojis, kāds ir speciāli mazgājis mašīnu. Bumpers izstās krāsots, jo atšķirās no visa pārējā. Brūnais salons. Viņam nebūtu jābūt durvju apšifkām arī brūnām, ja brūna krēsla. Šis tāds varbūt pat jēdzīgs variants. Viņam ir kaut kas būtu uzrakstīts vai ķēde mainīt. Jā. Reku, B5 facelifts Quattro. Manuālis. 2200. Nu. Laba komplektācija. Nezinu, cik nu laba. Bet komplektācija ir. Jā. Nekā te tāda interesanta nav. Kas tas tāds? Šitas. Darba Quattro. Ok, kāds ar baloniņu pārkrāsojis. Šausmas. Kāds tonē tos stiklus tam te teškām, viņam tā jau ir sodīgas gaismas, un šis tās vispār tu cauri neko neredzēs. Jā. Labi, es beigšu šito visu padarīšanu. 1.4 dīzelis nobrauc 400 000. Iedomājieties, šitas nabaga žipčiks nobrauc 400 000. Šausmas. Ok, labi, atceramies, draugi, ja jūs liekat sludinājumu ielika to tirgus.audiolatvija.lv, man kāds rakstīja komentārā, ka nestrādā kaut kas caur mobīlo, ja tu liec iekšā sludinājumu, to es pamēģināšu šodien izlabot. Un jebkurā gadījumā, ja jums vēl kādu komentāru saistībā tieši ar to tirgus.audiolatvija.lv rakstat komentārus, vispār atstājiet komentārus, ko jūs domājat par šīm mašīnām, ko mēs apskatījāmies, bet, izcēst 1000 līdz 3000 eiro ir daudz C6, jums viņus nevajag, ja vienīgi viņi nav tikko no Vācijas un viņiem nav mainīta ķēde. Atkārtošos, draugi mīļie. Tie visi trīnīši pa 3000 eiro C6, viņi ir ar nenomainītām ķēdēm, ar beigtām spraustām, viss tur ir slikti. Un jebkurš no šiem mezliem, tu viņu labojot, tev tas nostāsies 1500–2000. Sapratāt? Ja jūs gribat C6, pērkat 2 tas arī sūdīgs. Labi, 2 dīzeli ar manuāli, tā jums būs C6. Bet neko citu. Vismaz 2 dīzelim tur nomainīt siksnu un braukt tālāk. Sprauslas tur ir 4, nevis 6 un tam līdzīgi. Tā, pēc draugi mīļie. Laikam subscribe. Tiekamies, kad nākamreiz. Pagaidām. Čau.